Mini apmācība Dinai, kā izdarīt šo un to. Re, kur tev ir divas bildes, jā? Viena uz otras. Doma kā tāda, ka mēs tātad, ja liekam šo meiteni fonā, mākslinieci, tad gribētos, lai šeit apkārt būtu mazliet vairāk tie akmeņi. Tad, ko mēs darām? Pirmkārt, mēs samainām vietām layerus. Šim layeriem uztaisam masku. Layer mask, reveal low. Paņemam otu, lielu potu. Skatāmies, cik liela. Var vēl lielāku uztaisīt. Izvēlamies melno krāsu, iekšķinām šeit baltajā lauciņā uz maskas. Un smuki zīmēm. Kāpēc man parādās puscaurspīdīgs? Tāpēc, ka te ir opacity 27% ilgi. Tātad tur, kur es gribu, lai redz cauri tos akmeņus, tur es uztaisu caurspīdīgumu mazāku. Ja es esmu pa daudz novākus nost, tad es atkal uztaisu balto, jo platāk ota, jo nav tik krasa tā pārēja, kur ir caurspīdīgs, kur nav caurspīdīgs. Tad šeit vajadzētu bišķīt vairāk to fonu, lai redzam. Tātad, vēl pat daudz tas bija. Pamainam krāsu. Ar baltu tātad atsedzam zīmējumu, kas virspusē ir melnu, viņu notušējam. Tur, kur ir meitenes seja, šobrīd ar lielo otu strādājot, ir sanācis, ka viņai seja ir tā kā netīra, tad tādā gadījumā mēs ko varam darīt. Mēs paņemam šo te noslēdzam nost, Ctrl mīnus samazinām, ar laso tūli ievelkam aptuveni kontūru, paskatāmies atkal šī layeri, aizējam uz layer masku, paņemam melno otu 100%. Otas izmēru samazinām un smuki uzēšam nost to, ko nevajag. Nu, kaut kā tā. Var taisīt pēc tam smukāk vēl, kaut kur vēl ielikt akmeņus, nodublējot, pieņemsim šo layeri. Izvelkam viņu šeit. Un te mazliet arī uztaisim akmeņu atsegumu. Mazāk caurspīdīgumu. Lai likos, ka būtu akmeņiem virsū. Būtībā, ja gribās, lai akmeņi arī tā kā sastiķējās, tad var uztaisīt vēl vienu kopiju. Ieliekam mazliet vienu attēlu otram pāri, layer mask, reveal low, paņem atkal pārslēm uz melnu, un ar lielu otu žvāk, paņemam sapludinām. Tik, cik mums vajag. Nu, it kā visu.